Apsveic ar palikšanu elitē. Kāds bija šī otrā spēle pret Austriju? Noteikti šie bija divi smagi mači. Priekš mums nebija viegli, protams. Pirmie divi periodi bija diezgan smagi. Un trešajā mēs spējām viņus salauzt un iemest vairāk vārdus, un tas arī izdevās. Citreiz šādās spēlēs par palikšanu ir grūtāk spēlēt nekā ceturtajā finālā, emocionālā ziņā. Kā bija šoreiz? Mēs vienkārši zinājām, ka mums vajadzēja iet un izlikt visus savus spēkus, kas mums atliek, un spēlēt mūsu spēli. Mēs vienkārši zinājām, ka mums vajadzēja uzvarēt šās divas spēles. Kāds tavuprāt bija turnīrs kopumā Latvijas izlasē? Es teikšu, vienmēr var labāk. Es neteikšu, ka bija slikti. Mēs, protams, varējām spēlēt labāk, bet es domāju, es lepojos ar savējiem čaļiem, saviem draugiem, un mēs domājam, ka mēs nospēlējām labi. Ko tu novēli nākamgad puišiem, 2004. gada dzimušiem puišiem, jo pats vairs nevar spēlēt? Jā, es vienkārši novēlu to, lai viņi tic paši sev, ka mēs varam spēlēt pret jebkuru komandu, vienalga, kas nāk pretī, un vienkārši iet spēlēt un pārstāvēt savu valsti. Paldies, Gogi! Paldies!